Karš ir sācies no jauna. To ir tas, ko vīrietis kliedz pa logu savā dzīvoklī Bandarabasā, Irānas dienvidos. Mobilā telefona kamera dreb. Aiz viņa viss debesis ir liesmās. Oranža ugunsbumba aprī horizontu. Dūmi pazūd tumsā. Un viņš atkārto pārbijies. Karš ir sācies no jauna. Bandarabas. Karš ir sācies no jauna. Un tā nav tikai viena pilsēta. Pēdējo 2 nedēļu laikā Irāna ir tikusi skarta atkārtoti. Viens trieciens pēc otra. ASV jūras spēku un gaisa spēku iznīcinātāji, raķetes un ieroči, kurus amerikāņi nekad iepriekš nebija izmantojuši kaujā. Sprādzieni visā valstī, no viena gala līdz otram. Tomēr šeit ir viena lieta, kas neiet kopā. Mazāk nekā pirms mēneša šīs divas valstis, Amerikas Savienotās valstis un Irāna, noslēdza mieru. Īsts līgums ar abu prezidentu rokas spiedienu, lai izbeigtu 4 mēnešu karu un no jauna atvērtu Ormuza šaurumu. Miers bija uz papīra, un tad 3 nedēļu laikā tas izkūpēja kā dūmi. Tāpēc pievērs uzmanību šim jautājumam, jo tieši tas ir visa šī video pamatā. Ko Irāna izdarīja, lai mazāk nekā mēneša laikā izmestu miera līgumu miskastē? Un kāpēc šoreiz Amerikas Savienoto Valstu atbildi nav vienkārši vēl viena bombardēšana? Tas ir kaut kas daudz lielāks nekā viss, ko mēs redzējām kara sākumā. Paturi šo jautājumu prātā, jo atbilde sākas vietā, uz kuru gandrīz neviens neskatās. Vispirms tev ir jāsaprot, kāpēc šis jūras gabals ir tik vērtīgs. Ormuza šaurums ir ūdens koridors, kas iespiests starp Irānu un valsti, ko sauc par Omānu. Šaurākajā vietā tas ir tikai 34 km plats. Un jūs iespējams jau esat dzirdējuši, ka caur šo šaurumu pārvietojas gandrīz 5. daļa visas pasaules naftas – 20 miljoni barelu dienā. Bet nafta ir tikai tā daļa, ko visi zina. To, ko gandrīz neviens nezina, ir tas, kas vēl iziet cauri šim šaurumam. Trešdaļa visas pasaules hēlija, gāzes, bez kuras nevar izgatavot nevienu datorčipu, no tava mobilā telefona līdz pat pasaules modernākajiem superdatoriem, kā arī mēslojums, kas baro veselas plantācijas Āzijā un Āfrikā. Tātad tas, kurš kontrolē šo 34 km koridoru, netur tikai benzīna krānu. Viņš tur vienā rokā visas pasaules enerģiju, pārtiku un tehnoloģijas. Un paskaties uz šo nežēlīgo detaļu. Naftai, kad tās pietrūkst, cena uzreiz pieaug un tad atkal krīt. Bet hēlijs, mēslojums, mikroshēmu izēvielas, tās kļūst deficītā lēnām un paliek deficītā gadiem ilgi. Šis ir tas ierocis, ko Irāna nolēma izmantot, un tā domāja, ka tas padara to neaizskaramu. Karš sākās 28. februārī ar pārsteigumu uzbrukumu, ko ASV un Izrēla veica pret Irānu. Irānas atbilde bija tūlītēja. Tā slēdza šaurumu. Pēkšņi Irāna nolēma, ka tieši tā izlems, kurš drīkstēs iziet cauri. Bet kamēr lielgabali apmainījās ar šāvieniem, Irāna darīja kaut ko klusāku un, starp citu, gudrāku. Viņi izveidoja iekasēšanas mehānismu. Maijā Irānas valdība izveidoja kaut ko ar valsts iestādes nosaukumu. To sauca par Persijas līča šauruma pārvaldi. Praksē tā bija slēpta nodeva. Katram kuģim, kas vēlējās šķērsot, bija jāreģistrējas, jāsaņem atļauja un jāiegādājas obligātā Irānas apdrošināšana. Irāna publicēja drošo maršrutu karti un paziņoja, ka novirzīšanās no tiem tiks uzskatīta par pārkāpumu. Tātad Irāna ne tikai ar spēku bloķēja šaurumu, tā pārvērta šo kontroli par pastāvīgu biznesu ar dokumentiem un nodevām. Mašīna, kas izspiež naudu no tiem, kam vajadzēja iziet cauri. Viss tika balstīts uz brutālu spēku. Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivu bari, jūrā vērstas raķetes, droni. Zemūdens paslēptas mīnas un satelīta navigācijas signāla bloķēšana, lai padarītu kuģu sakus. Tas viss padarīja šķērsošanas izmaksas tik augstas, ka lielākā daļa kuģu īpašnieku kompāniju atteicās no tā. Savienotās valstis atbildēja, iekļaujot šo iestādi sankciju sarakstā un nosaucot to īstajā vārdā – kuģu izspiešana. Bet te ir daļa, kas nesakrīt. Ja Irāna bija sagatavojusi visu šo ieroci,
Kāpēc tā pati iznīcināja mieru, ko tikko bija parakstījusi? Jo jūnijā abas puses parakstīja vienošanos, lai visu izbeigtu. 17. jūnijā abi prezidenti parakstīja saprašanās memorandu. Un bija skaidrs noteikums. 60 dienas kuģi varēja brīvi pārvietoties bez jebkādas nodevas, kamēr tika apspriesta šo ūdeņa nākotne. Taču Irāna nekad nav slēpusi, ko vēlas pēc tam. Tā jau iepriekš brīdināja, ka pēc 60 dienām tā iekasēs to, ko sauc par apdrošināšanas maksām. Nodeva atgriezīsies tikai ar citu nosaukumu. Pacietība neizturēja pat tik ilgi. 6. un 7. jūlijā Irāna atklāja uguni. 24 stundās tā apšaudīja 3 komerciālos kuģus šaurumā. Viens no tiem, kravas kuģis ar Kipras karogu, tika trāpīts, un viens apkalpes loceklis pazuda bez vēsts. Tiešs uzbrukums civilajiem kuģiem. Saraujot līgumu, kas bija spēkā mazāk nekā mēnesi. Amerikāņu pusē atbilde bija asa. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets kāpa uz Pentagona tribīnes un visu rezumēja vienā teikumā. Vienīgais, kas šobrīd kavē satiksmi šaurumos, ir Irāna. Tas ir atvērts satiksmei, ja Irāna to nedara. Vienīgais, kas kavēja satiksmi šaurumā, bija Irāna, kas apšaudīja kuģus. Šaurums bija atvērts, ja vien Irāna pārtrauca šaut. Visa vaina tika uzvelta Irānai. Tagad klausies uzmanīgi, jo tieši šeit atbilde maina mērogu. Tā nebija tikai atviebības bombardēšana un viss. Bija kārta pēc kārtas, nakti pēc nakts. Vienā vienīgā naktī amerikāņi paziņoja, ka ir trāpījuši 140 militāriem mērķiem, un uzbrukumi, kas iepriekš notika piekrastē, sāka ieiet dziļāk – 1500 kilometru Irānas teritorijā. Mērķi nebija nejauši izvēlēti. Pretgaisa aizsardzība, radari piekrastē, raķešu palaišanas iekārtas, dronu noliktavas, uzbrukuma kuteri. Katrs no tiem bija daļa no Irānas spējām slēgt šaurumu. Savienotās valstis neatbildēja ar pretriecienu. Viņi izjauca ieroci, skrūvi pa skrūvei. Un tieši tajā brīdī parādījās kaut kas tāds, ko pasaule nekad nebija redzējusi īstā kaujā. Pievērsiet uzmanību šim attēlam, jo tas ir vēsturisks. Tas, kas šķeļ ūdeni ar lielu ātrumu, ir laivas priekšgals. Un tur nav neviena cilvēka iekšā. Tas ir jūras uzbrukuma drons, kas ietriecas mērķī un uzsprāgst. Amerikāņi to sauc par Corsair. 3 no tiem trāpīja Bandar Abbasas jūras spēku bāzes ostā. Tā bija pirmā reize vēsturē, kad Amerikas Savienoto Valstu spēki kaujā izmantoja šāda veida virsūdens dronus. E no chão? To bija tas, ko šis iedzīvotājs filmēja pa logu. Bandar Abbasa, ko sprādzieni izgaismoja oranžā krāsā. Dūmi cēlās augšup, cilvēki kliedza, ka karš ir atgriezies. Attēli, kas izplatījās sociālajos tīklos un visā pasaulē. Tagad Irānas ieroču neutralizēšana ir viena lieta. Pārņemt šauruma kontroli savās rokās pavisam cita. Daudz lielāka lieta. Un te mēs nonākam pie pārsteidzošākā šī stāsta daļas. 13. jūlijā vienā ierakstā savā sociālajā tīklā Amerikas Savienoto Valstu prezidents pārakstīja šī jūras reģiona noteikumus. Viņš paziņoja, ka šaurums ir atvērts, un tas paliks atvērts ar vai bez Irānas. Viņš paziņoja, ka Amerikas Savienotās Valstis kļūs par Ormūzas šauruma sargu. Un viņš deva operācijai nosaukumu. To nosauca par Irānas blokādi. Un viņš paskaidroja iemeslu pilnīgi skaidri. Jo viņš tikai neļauj Irānas kuģiem un to kuģiem, kuri pieder tiem, kas pērk no Irānas, iebraukt vai izbraukt. Visiem pārējiem būtu brīva piekļuve šaurumam. Apstājies un padomā, ko tas nozīmē. Ierocis, ko Irāna bija sagatavojusi, lai iekasētu no visiem, tagad ir pavērsts tikai pret viņu pašu. Vienīgais, kurš ir iesprostots ārpus sava šauruma, ir Irāna. Karte, ko Irāna glabāja, lai nostādītu Amerikas Savienotās Valstis pret sienu, tikko ir mainījusi īpašnieku. Un vēl ir kas vairāk. Amerikas Savienotajām Valstīm kā sargam tiktu samaksāts. Nodeva 20 apmērā no visas kravas, kas tur izietu cauri.
Tas nozīmē, ka viņi paši veiktu tieši to pašu iekasēšanu, ko viņi bija nosaukuši par izspiešanu, ka to vēlējās darīt Irāna. Un šeit ir tā daļa, ko gandrīz neviens nepamanīja. Tā daļa, kas atbild uz jautājumu pašā sākumā. Kāpēc šoreiz tas ir daudz lielāks nekā iepriekš? Tāpēc, ka šī nav pirmā reize. Atgriezīsimies. 3 mēneši. 13. aprīlī. Savienotās valstis jau bija izdarījušas tieši to pašu. Viņi jau bija noteikuši jūras blokādi Irānas ostām. Un tas nebija nekāds joks. Vairāk nekā 10 000 karavīru. Vairāk nekā ducis kara kuģu. 10 lidaparātu. Viss, lai noslāpētu Irānas naftas izvešanu pa jūru. Vienā mēnesī pēc paša ASV aizsardzības departamenta aplēsēm blokādi Irānai izmaksāja gandrīz $4,800 miljonus zaudējumos par naftu, ko tā nespēja pārdot. Bija viens brīdis, kas visu raksturo. Kad gandrīz 300 metrus garais Irānas kravas kuģis Tolskā mēģināja izlausties cauri blokādei, amerikāņu eskadras mīnu kuģis tieši ar 5 colu lielgabalu šāva uz mašīnu telpu, un jūras kājnieki uzkāpa uz klāja un pārņēma kuģi. Un tieši tad viss kļūst skaidrs. Kāpēc šī brīža paziņojums nav tukši draudi? Šī ir otrā reize, kad Amerikas Savienotās valstis atņem Irānai tās vērtīgāko ieroci. Pirmā reize jau pierādīja, ka tas darbojas. Un Irāna to ir izjutusi uz savas ādas. Ļauj man ātri tev kaut ko palūgt pirms turpinām. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un šis stāsts tev šķiet saprotamāks nekā virsraksts, abonē kanālu, jo mēs sekosim līdzi katrai šī stāsta nodaļai šeit. Jo Irāna, protams, neko no tā Irāna klusējot nepieņēma. Viņa atbilde bija uzbrukt visos virzienos. Irāna uzbruka amerikāņu bāzēm. Nevis vienā, bet 5 valstīs vienlaicīgi. Kuveita, Bahreina, Jordānija, Omāna un Katara. Balistiskās raķetes šķērsoja Persijas līča debesis. Sirēnas Bahreinā skanēja 3 reizes vienā dienā. Kuveitā militārie spēki steidzās notriekt to, ko viņi sauc par naidīgiem gaisa mērķiem. Jordānijā 4 raķetes tika pārtvertas gaisā. Irāna atkal paziņoja, ka šaurums ir slēgts. Tā vēl apgalvoja, ka ir trāpījusi gaisa spēku bāzei Jordānijā, iznīcinot komandu centru un dronu angārus. Un Irānas valdības tonis bija atklāti izaicinošs. Irānas parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Galibafs, kurš ir arī galvenais sarunu vedējs ar Amerikas Savienotajām valstīm, devās internetā un skaidri paziņoja: ja jūs uzbruksiet, jūs saņemsiet pretī. Un viņš piebilda: Ormuzas šaurums tiks atvērts tikai saskaņā ar Irānas noteikumiem, nevis Amerikas draudu dēļ. Skarbi vārdi. Bet apstājies pie šī attēla uz mirkli un padomā kopā ar mani. Tam, kurš patiešām kontrolē šaurumu, nav vajadzības uzbrukt 5 kaimiņiem vienlaikus, lai to pierādītu. Nav arī jāiet internetā un jākliedz, ka viņš tur valda. Valsts, kurai ir stingra roka uz savas ieroča sprūda, nesāk izmisīgi šaut visos virzienos. Tā arī neizsludina ar lieliem burtiem, ka joprojām kontrolē situāciju. Šāda izkaisīta reakcija nav tā cilvēka rīcība, kurš patiešām valda. Tā ir tā cilvēka rīcība, kurš ir zaudējis ietekmes sviras un tagad ar kliedzieniem cenšas pierādīt, ka joprojām ir svarīgs. Irānas dusmas nav tās spēka pierādījums. Tas ir pierādījums tam, ka ierocis ir izslīdējis no tās rokām. Un nedomā, ka tas, ko dara Savienotās valstis, ir amatiera gājiens vai šāviens tumsā. Slēgt jūras ceļus ir viena no lietām, ko Amerikas jūras spēki dara vislabāk, vai ne? Un vēsture to pierāda. Atgriezīsimies pie Amerikas pilsoņu kara. Lai noslāpētu dienvidus, Ziemeļu flote izveidoja 500 kuģu gradzenu gar krastu. Tā sagūstīja vai nogremdēja 1500 ienaidnieka kuģus un pārtrauca 95% no dienvidu kokvilnas eksporta. Konfederācijas ekonomika tika nosmacēta līdz sabrukumam. Blokāde bija viens no iemesliem, kāpēc tika uzvarēts karš. Tagad pārcelamies uz 1962. gadu, Kubas raķešu krīzes laikā. Prezidents Kenedijs izvieto karakuģu loku ap salu ar pavēli apturēt jebkuru padomju kuģi. Mazāk nekā nedēļas laikā lielākā planētas sāncence atkāpjas un izved raķetes.
Amerikas Savienotās valstis lika Padomju Savienībai atkāpties jūrā, neizšaujot nevienu šāvienu. Vai redzi likumsakarību, kad Amerikas Savienotās valstis nolem slēgt jūru, viņi to arī izdara. Un ienaidnieks otrā pusē to izjūt ekonomikā, izjūt savā makā, izjūt savās kara spējās. Un tieši tas tagad notiek ar Irānu. Blokāde, ar kuru Irāņi šobrīd saskaras, nav kāda traka improvizēta likme. Tas ir tas pats ierocis, kas jau sagrāva konfederāciju un lika pasaules lielākajai konkurējošajai lielvarai atkāpties. Tagad tā ir pavērsta pret viņiem. Tātad atgriežamies pie sākumā uzdotā jautājuma. Ko Irāna izdarīja, lai 3 nedēļu laikā iznīcinātu mieru? Un kāpēc šoreiz atbilde bija tik daudz lielāka? Tagad tev ir viss stāsts. Irāna domāja, ka joprojām valda pār tiem ūdeņiem un lika visu uz spēles uzbrukot kuģiem. Un Amerikas Savienotās valstis atbildēja ne tikai atbruņojot Irānu, bet arī paņemot ieroci sev, otro reizi, un nosaucot to paša ienaidnieka vārdā – Irānas blokāde. Spēcīgākā kārts, kas Irānai bija rokā. Tagad tā ir pavērsta pret viņu pašu. Un tas vēl ir tālu no beigām. Blokāde stājās spēkā 14. jūlijā, un Irānai joprojām ir raķetes, droni un ātrlaivas izkaisītas pa līci. Nākamās dienas parādīs, vai Irānas režīms norīs pazemojumu vai mēģinās atbildēt vēlreiz. Mēs būsim šeit, lai sekotu katrai kustībai, tāpēc abonē, lai nepalaistu garām to, kas nāks. Bet pirms tu aizej, pasaki man vienu lietu komentāros. Vai tev šķiet, ka Irāna pieņems šo sakāvi? Vai arī mēģinās atkal slēgt šaurumu, pat ja tas būs ar spēku? Uzraksti zemāk, ko tu domā. Paldies par jūsu skatīšanos un līdz nākamajam video!